Labvakar! Priecājos jūs redzēt, atkal daudz šodien. Un pirms, tās bija kaut kādas vēl skaņas, pirms mēs ķeramies klāt, es tomēr uzdošu savu parasto jautājumu. Kurš šodien šajā pasākumā sarunu vakarā ir pirmo reizi? Tieši, vispār sarunu vakarā šajā, kādus mēs rīkojam apmēram, Līnas sarunu vakarā, paldies, Līnas sarunu vakarā, tātad man likās, ka lielākā daļa atkal, paldies jums par uzticēšanos, super, tas vienmēr ir priecīgi atkal jauni cilvēki. Es esmu Vita Kalniņa un esmu centra Līna vadītāja un ģimenes psiholoģijas centrs Līna, tepat kaimiņos, dažas mājas tālāk, jau tūlīt 23. dzimšanas dienas svinēsim. Un, pie mums ne tikai terapijas un konsultācijas, bet mēs izdodam arī grāmatas, jau 7 gadus. Iespējams, ka esat arī pamanījuši. Un mums ir iznākusi jaunākā grāmata Izproti savas ģimenes sistēmu, kur arī smuku jums viņu rāda. Jā. Un tad saistībā ar šīs grāmatas iznākšanu par godu viņai, mēs esam saorganizējuši šo sarunu vakaru, kurš ir pēc kārtas, kurš palīdzat kolēģi? Iespējams 12, jo mums pašiem jau mēdz sajukt. Tas tā kā bērnu 1, 2 daudz, reizēm. Lūk, tad mēs esam izdevuši šo grāmatu par ģimenes psihoterapiju, jo pie mums Līnā diezgan daudz arī ģimenes psihoterapeiti, ne tikai, mums arī citi psihoterapeiti, bet ģimenes psihoterapeiti ir diezgan. Un ģimenes psihoterapeitus arī šodien esam uzrunājuši šai sarunai. Es pati arī starp citu piedaru šai saimē, es arī esmu ģimenes psihoterapeits, bet šodien tad 2 mums dalībnieki, un kā pirmo es tomēr iepazīstināšu ar Jolantu. Jolanta Usiņa ir mūsu centra Līna ģimenes terapeite, un viņa patiešām ir tā no mūsu kolēģiem, kurai kabinetā mēdz pienest klāt krēslus un nest, jo viņi tā kā visu ģimeni tur sapulcē. Cik tev, Jolanta, bija lielākais skaits? Man liekas, ka 8. Jā, 8 ģimenes locekļi vienā kabinetā sanāk un tad runā par visu kaut ko svarīgu. Es abrīnoju Jolantu, es neesmu tik drosmīga. Man ir bijuši, man liekas, 4, 5, tas ir lielākais. Kas arī ir, laikam, jā. Tā. Tad otrs mums ciemiņš šodien ir Sandis Ratnieks, un Sandis arī ģimenes psihoterapeits un bijis pat man pasniedzējs, un mums Līnā arī daudzus gadus supervizors, un mēs no viņa visu kaut ko esam arī mācījušies. Tad nekur nespruks Sandi, tad tomēr, tas gudrais. Es esmu pārliecināta, ka izdosies interesanta saruna, arī tāpēc, ka to vadīs mūsu jau uzticamā sadarbības partnere Iveta Dzērve. Un Iveta ir, es teikšu tā, pamatdarbā droši vien, vai ne, žurnāls Anta galvenā redaktore. Tas ir žurnāls, kuru joprojām es abonēju, un, manuprāt, ir labi, ir forši, paldies par to. Bet Iveta arī ir rediģējusi manas grāmatas, un viņai ir arī izglītība filozofijā, kas, man liekas, arī palīdz tām sarunām būt tādām tiešām dziļām un interesantām. Tā. Tad mūsu saruna apmēram stundu. Šī sarunas laikā jums ir iespēja arī paņemt lapiņas, kuras tur stāv, un pildspalvas, un uzrakstīt kādu īpašu jautājumu. Ja jūs gribat saņemt atbildi, tie jautājumi drīkst būt anonīmi, protams, un tad es uz beigām viņus ievācu, atnesu šeit Ivetai, un tad Iveta viņus mēģina visus te kaut kā nomenedžēt, lai viņi tiktu atbildēti. Tātad arī tāda iespēja šim sarunu vakaram. Paldies, un lai mums visiem foršs vakars! Pēdējā informācija, šī grāmata šodien pa īpašu cenu piedāvājumā tur pie Lauras stūrītī varat viņu iegādāties. Labvakar!
Tātad, kā jau Vita teica, es esmu žurnāliste, un manā kabinetā nemēdz būt 8 cilvēki, mēs pārsvarā esam 1-1. Un šīs intervijas mēdz būt garas un ļoti, ļoti garas, un bieži vien, kad es intervēju cilvēkus, mēs tā arī sāksim no sākuma. Un sākam no tā sākuma, kas ir tā tava izcelšanās vieta, ģimene, un cilvēki ar lielu prieku sākumā bieži vien stāsta par savu mīļāko ķiršu koku, kurā viņi ir kāpuši, vai kādiem foršiem notikumiem, kur ir gājuši peldēties ar mammu vai ar vectētiņu, bet tās intervijas mēs būtu stipri garas. Un tad reizēm sāk parādīties arī tādi sāpīgāki punkti, kur cilvēki mēdz stāstīt, un tad ir tā, ka šīs tēmas es esmu kaut kā sajutusi, ka dalās tādās 2 pusēs. Un tad ir tā, ka viena daļa jūtas vainīgi bieži vien, vai izjūt kaunu, jo viņi saka, es neesmu bijis tur gana labs meita, dēls, vai mamma, tētis, vectētiņš, vai arī mēdz būt uz to otru pusi, kur cilvēks ir arī apvainojies, un reizēm man šķiet arī, man kā žurnālistē šķiet ļoti pamatoti, ka viņš nav saņēmis kaut ko no šīs ģimenes, un tāpēc tagad, kad es lasīju šo grāmatu, izproti savas ģimenes sistēmu, kas patiesībā ir daudz plašāk, un es tikko pa jokam Vitas meitai teicu, sasodīts, man šo grāmatu vajadzēja pirms 15 gadiem, kad man dzima mans pirmais bērns. Jo tur patiesībā ir ļoti forši izstāstīts vispār par to ģimenes sistēmu, un daudz, kas ir arī tā nedidaktiski, bet tā pamācoši, bet nedidaktiski par to, kā tā ģimene forši veidojas, un kur man ir brīžam licies, cik es esmu forša un tāda liberāla mamma, es lasu un saprotu, vajadzēja bišķi citādāk. Bet labi, bet par to, ka šajās intervijās tā tad ir šie te sajūta, ka cilvēks mēdz justies parādā, vai viņš jūtas, ka viņam kāds ir parādā. Un šajā grāmatā es lasu, un te ir tāds teiciens par to savdabīgo ģimenes grāmatvedību, kurā neskaita naudu, bet skaita kaut ko tādu daudz personiskāku, ko nevar bieži vien noformulēt. Un tad par šo mēs šodien runāsim, par šīm neredzamajām parādsaistībām ģimenē, kuram ko ir parādā, un vai vispār ir parādā. Es pierakstīju to nosaukumu, lai mēs zinām. Jā, lai mēs varam ik pa brīdim atgriezties atpakaļ pie sākuma. Lūk, un tad, kad es lasīju šo grāmatu, es ik pa brīdim domāju par to ģimeni kā sistēmu, tad cik plaši mēs domājam par šo ģimeni, jo ik pa brīdim es arī tā kā ar to autoru strīdējos kaut kur sevī iekšēji par to, bet ja es šos cilvēkus nepazīstu, tie ir man kaut kur tāli radi, vai viņi varbūt jau ir nomiruši, vai kā, un viņi saka, nē, tā visa sistēma joprojām ir svarīga, un redz, pat ja viņus nevar sasaukt tajā kabinetā, vai ne? Tā, kurš no jums ir gatavs stāstīt par ģimeni kā sistēmu? Kāpēc tā ir un cik liela ir šī sistēma? Stāsti. Tad skolotājs mums stāstīs. Tas bija sen. Jā, tajā grāmatā jūs noteikti varat izlasīt, ka pie ģimenes sistēmas pieskaita gan dzīvos, gan arī mirušos. Un tad, kad zīmē, kad konsultē vai individuāli, sistēmiskā pieejā, vai individuāli, vai pāris, vai ģimenes, tad mēs zīmējam genogrammu, tādu schēmu par ciltskoku. Un tad ir tā, mēs cenšamies uzzīmēt 3-4 paudzēs, tad mēs redzam kaut kādu dinamiku. Un jāsaka tā, ka es teiktu tāpat arī tie cilvēki, kurus mēs nezinām ne pēc vārda, ne pēc kā, kaut kādā veidā tā izjūta, viņi kaut kur ir ierakstīti. Varbūt šeit tad jālieto ir drīzāk Junga termins, ko varbūt sistēmiķi arī varētu saprast par šo kolektīvo bezapziņu, kurā tā informācija kaut kādā veidā ir ierakstīta. Varbūt tāda kā, varbūt es pat teiktu tā kā ģimenes vai dzimtas tāda izjūta, jo bieži vien jau mēs faktus interpretējam caur emociju. Ja, un kādreiz tā, ka ir kaut kāds dīvains izjūtas cilvēkiem, un viņi īsti nesaprot, kas tas ir. Ir metodas, kur palīdzību to var izdarīt. Kaut kādā veidā ir sistēmiskie sakārtojumi, kur var kaut kādas lietas, kuras mēs izjūtam, mēs varam viņām piešķirt formu, un tad paskatīties uz viņām. Es teiktu, tie cilvēki ir svarīgi, cik mēs tālu varam aiziet. Ja, un, protams, ka tā ir tā vide,
ģimene, dzimta, klans, tā ir tā vide, kurā ir veidojušās mūsu tuvinieku, rādu, vecāku personības, un, protams, tad arī tajā vidē, ģimenē, kā tajā vidē, tad arī veidojusies mūsu personība. Vai tu gribi kaut ko piebilst? Sandis jau tā gudri izstāstīja, bet es noteikti teiktu tā, ka tad, kad mēs, sistēmas terapeiti, mēs zīmējam to genogrammu. Un, manuprāt, ka diezgan daudz jau zīmē arī genogrammas, ne tikai psiholoģijā, ja, bet mēs tai genogrammai pievēršam vairāk uzmanību arī gan tām emocijām, kā tu teici, gan ne tikai, noteikti būs tas mantojums, ko mēs aiznesam, gan to raksturu, jā, gan tās, kas tur ir zem tiem kvadrātiņiem un tiem aplīšiem, ko mēs zīmējam arī, jā. Un tiešām Sants teica 4 paudzēs, jā. Un tur ir tik daudz tās sajūtas arī veidojot to genogrammu pa to sistēmu, kad, varbūt es nepazīstu to cilvēku, bet es viņu jūtu, tā kā Sandis teica arī, jā, es jūtu, ka tur kaut kas ir, tur ir kaut kas paslēpies, kaut kas noticies arī, un tā ir tāda surrealistiska sajūta, kad tas klients saka, hei, jā, bet man tas baltais plankums tiek saprotamāks kļūst. Tu zini, man tas tomēr liekas jocīgi. Man kā cilvēkam ar bagātu fantāziju liekas, varbūt, ka tās ir vienkārši tādas fantāzijas. Bet kā tu vari zināt, ka tas ir kaut kas reāls? Nezinu, ko Sandis teiks, ja? Vai viņš man piekritīs, bet tas ir tāds, kad ir tā sajūta, un tad arī grāmatā tur ir stāstīts par tiem stāstiem, ko stāsta vecmāmiņas, vectētiņi, vec, krustmātes, krustēvi, jā. Un tad ir tā sajūta bet tur kaut kas ir bijis vai neinteresants, vai kaut kas, kāds noslēpumiņš tur ir bijis arī, jā. Un tad, protams, tās fantāzijas, un tomēr tajās fantāzijās arī ir kaut kas tāds, tas stāsts apakšā tur ir. Un tad var domāt, kas tas par stāstu. Jā, tad es saprotu, ka reizēm ir arī tā, ka var pēc tam pārbaudīt, ka es tiešām piezvanu mammai vai krustmātei un saku, klausies, tur vecmāmiņai kaut kas, un viņa varbūt tev tiešām izstāsta, vai ne kaut ko. Un skatās bildes. Jā, labi, pieņemsim tad šo atbildi, ka tā ir, ka tam ir šī saistība. Un, vai jūs arī jūtat, ka cilvēki runā par šo te, kā es saku, to savādo grāmatvedību, par šo parāda sajūtu uz vienu vai otru pusi, runājot tieši par ģimenes locekļiem? Es domāju, varbūt tur neparādījās tajā grāmatā, bet ir pie tās paudžu grāmatvedības, varētu domāt par tādiem tā kā vainas un nopelnu kontiem. Tur pie tās vainas tur prasās arī tas vārds nopelns. Jā, tātad tur ir kaut kāds tas ģimenes jeb klāna etos, kur varbūt kādreiz tās vērtības ir skaidri noformulētas, vai tie cilvēki, kur šīs vērtības pārstāv, joprojām ir dzīvi. Tie varētu būt, piemēram, ģimenes vai dzimtas vecākie cilvēki. Kādreiz ir tā, ka viņi jau ir mūžībā, bet kaut kur tās vērtības viņas kaut kur turpina dzīvot. Un tad ir tā, ka ja mēs šīs vērtības esam kaut kādā veidā pieņēmuši un atzinuši par savām, tad šīs vērtības kaut kādā ziņā kļūst arī par kaut kādu tādu atskaites punktu, kā mēs redzam paši sevi vai vērtējam paši savas darbības. Tagad es teiktu, nevienmēr neobligāti ir jābūt kādam cilvēkam, kurš mūs apsūdz. Domāju, es tā, piedodiet, ka es tā uzreiz tieši pie jums griežos, es pieņemu to, ka mēs katrs pats, protams, sevi pietiekam labi apsūdzēt, mums nevajag nevienu citu. Ja, es pieņemu, ka šīs sajūtas mums ir pazīstamas, ja, kur varbūt ir tā sajūta, es tagad esmu rīkojies, piemēram, labi, ja, un tad, ja mūsu vecāki dzīvi vai varbūt viņi nav zinām, ja man vecāki man redzētu, ja, tad es domāju, viņi varētu ar mani lepoties. Bet, un tad kaut kādu brīžu domāju, labi tomēr, ka viņi šito neredz. Jā, tā es vairāk to ideju par to, ka šis ir viens no tādiem iespējamiem dialogiem, kas varētu norisināties mūsu galvās. Tikai kā piemērs.
Bet tajā grāmatvedībā jau ir arī tas, ko mēs no paaudzes uz paaudzes, tie vēstījumi, ko mums dod tā sistēma arī, kā es ar tiem tieku galā. Nu, tā tava emocionālā reakcija, tā ir tā reakcija uz to, vai tu atbilsti šim vēstījumam, nu, vai tu tā kā šo, ja tā drīkst teikt, tā ģimene, viņi tev dod kaut kādu misiju, jeb uzstādījumu, ja, un vai tu tā kā atbilsti tam vai nē. Vai jūs varat iedot kādu piemēru? Kas tas varētu būt šī misija, ko dod, vai šīs vērtības, kas tiek nestas līdzi? Šajā grāmatā te bija, piemēram, tas bija par cilvēkiem, kas nāk no ļoti reliģiozām ģimenēm, un iespējams, ka šī ģimene vairs pat nav tik ļoti nesako šiem te, bet ir kaut kādi palikuši tikumi, kam ir obligāti jāsako, un neviens vairs īsti neatceras, kāpēc. Bet varbūt jūs varat minēt vēl kaut ko, kas ir tāds uz mūsdienām un uz Latviju attiecināms vairāk. Jūs gribat? Šie cilvēki ir atnākuši, viņi to labi. grib. Nu, es iedomāsimies situāciju, ka tā tad ir attiecības, vīrietis un sieviete, un tagad sieviete paliek stāvoklī, un tad, kā jums liekas, kam vajadzētu notikt tālāk? Viņš viņu bildina. Ja vēl nav un tad precēs. Pieslēdzās vecāki, un viņi saka, šitā tā lieta neies, šitas nav smuki. Tā ka jums vajadzētu tās lietas sakārtot, ja, un bērnam vajadzētu piedzimt laulībā. Ja, bet var gadīties, ka šie cilvēki nav tas, ka tas bērns ienāk attiecībās, faktiski, kuras ir varbūt tādā sākuma stadijā, vai tur varbūt pat cilvēki nav nopietni apsvēruši to būšanu kopā. Es vienkārši gribēju pieminēt to kā piemēru, kas noteikti ir daudziem zināms, pazīstams, un man jāsaka, cik es to esmu dzirdējis, šis parasti nebeidzas labi. Un tādā nozīmē, ka ja tie jaunie cilvēki, ja viņi pakļaujas tam vecāku spiedienam, protams, mēs varētu teikt, no šīs spiediena stāv kaut kādas vērtības, kuras liekas ir labas un pareizas, bet tajā gadījumā, ja mēs piedzīvojam, ka kāds no malas cenšas mums viņus uzspiest, tad tā ir pietiekami sarežģīta situācija. Vienkārši pieminu vienu piemēru, kas varētu parādīt arī, protams, arī šo paudžu konfliktu. Jo paudžu konflikts jau bieži vien viņš ir nevis konflikts starp personībām, bet tas ir kaut kādā ziņā vērtību konflikts. Es teiktu, pat man liekas, ka nevajag 20, 30, 40 gadus. Piemēram, mēs skatāmies, tie cilvēki, kas ir jaunāki par mums par 10 gadiem. Tā jau ir cita vide un cita domāšana. Ja tie 20, 30 vai 40 gadi, tad tā pasaule pa tiem gadiem jau stipri mainījusies. Es kā piemēru tikai tām vērtībām, ja, kur varētu būt šis vērtību konflikts. Manis arī kādu piemēru. Man patiktu, jā. Es tādu vienkāršāku, bet man liekas arī ļoti, ļoti tā. Kaut vai, ja mēs paskatāmies, kaut vai tajā 3., 4. paudzē, kur bija tās māja, mēs ceļam māju, ja, tā tad ir mūsu sēta, kur mēs no paudzes uz paudzi tātad nododam, kur nākošā paudze dzīvos, nākošā paudze, un tad pēkšņi, man liekas, mūsdienu jaunieši ir tādi, kur saka, hei, es gribu dzīvot ārzemēs, ko tad mēs darīsim ar to māju? Ja? Un tad arī, ko darīt ar to pārdot, un tad bet mēs tur ir viss mūsu arī, ja? Un tad sākas tas konflikts arī starp šo jauno paudzi, un tās arī vērtības kā māja, kā sistēma, un kas tad notiek? Tur jau ir tāds grāmatā parādās tas vārds lojalitāte. Tur ir tas lojalitātes vārds, par to atbildību, un principā teorētiski jau to māju varētu arī pārdot, bet tā ir dzimtas māja. Un tad, ja tu pārdod dzimtas māju, tā ir tā vieta, ar kuru tad saistās visas tās atmiņas. Ja, un tad sākās tās ziepes. Ja. Un visa pārējā ģimene tevi sauks par nodevēju. Tas tā maigi teikts.
Jā. Es vēl domāju, varbūt, ka mēs varam, piemēram, padomāt, arī par profesijām, kuras pārmanto bieži vien un tiek gaidīts, ka bērns ies mammas, tēta vai kā nu tur, kurā dzimumā ir bijis tā tradīcija. Tāpat arī šeit bija, piemēram, tas arī stāsts, piemēram, par to, mūsu ģimenē nešķiras, lai tur vai kā, bet mūsu ģimenē nešķiras. Vai varbūt, vēl kaut kas tāds arī vienkāršāks mazliet, kur tas parādās? Nē, profesijas noteikti, jā. Man liekas, ka jau drusciņ tā, tie jaunieši, tie tādi, proti stāvēt pretī arī, bet, kaut tā ārsta ģimenē, ārsta paudzēs ir arī, jā. Juristi, pedagogi, jā. Tātad, un es varbūt negribu būt, es pat kādreiz, man pirmā izglītība pedagogs, bet man nav pedagoga manā dzimtā, bet, un ja es tagad neesmu vairs tas pedagogs, bet es gribu būt tas psihologs, kas arī palīdzošā profesijā, jā, tad ir tas konflikts, un man liekas ārsti, tie kaut kā nes to no paudzes paudzē, jo kādreiz arī tā kā runājot ar klientiem, viņi saka, bet es jau citu neko nemācēju, es citu neko nezinu. Jā. Jā. Droši vien, ka tas arī ir tāds svarīgs mirklis, kur cilvēks var pieņemt šo lēmumu, jo es, piemēram, esmu neizdevusies farmaceita. Jā. Labi, parunāsim par to lojalitāti, jo tas īstenībā ir tāds svarīgs mirklis. Teiksim, labi, es nezinu citu profesiju, bet es varbūt jūtu, ka man tā kā velk uz citu pusi. Vai ir kaut kādas citas lietas, ko es daru, bet ir šis lojalitātes jautājums, un no vienas puses tajā jau it kā nav nekas slikts. Ka mums ir kaut kādas vērtības, kurām mēs sekojam, vai tradīcijas ģimenē, bet kurā brīdī tas kļūst grūti, smagi. Vienu lietu gribētu pateikt, ka tas ir smagi vai nav labi tajā gadījumā, ja cilvēks neapzinās, ka viņam ir šī lojalitāte. Ja, un, protams, es teiktu, ka mēs par daudzām lietām neapzināmies līdz brīdim, kamēr mēs tiekam nostādīti tādas izvēles priekšā. Ja, es domāju, ka šie dažādos līmeņos varētu viņu skatīt. Ja domā par pārattiecībām, tad tas viens no sarežģītākiem jautājumiem, protams, daudz sarežģīti jautājumi, bet viens no tādiem ir jautājums par abu partneru attiecībām ar otra partnera vecākiem un ģimeni. Ja, un tur ir iespējams ļoti daudz visādas tēmas. Un es teiktu, ka ir labi, kad viens vai otrs no partneriem ir psiholoģiski atdalījušies no saviem vecākiem. Nevienmēr tas tā ir. Ja. Ja, un tad kaut kādā brīdī tas pāris var konkurēt, ka tur rodās tas lojalitātes konflikts. Ja, kad tagad ir, ja sieviete saka, tu tagad izvēlējies, kas tev svarīgāk, es vai tava māte. Ja. Es ceru, ka tad vīrietis var to izvēli izdarīt, ja, bet nevienmēr tas ir tik vienkārši. Es gribēju teikt to, ka tas ir tie tādas... Tas varētu būt viens no tādiem, bet šis ir tad, ja ir runa par dzīviem cilvēkiem. Ja, bet ir lojalitātes, kuras ir grūtāk noformulēt. Ja, tad viņas vienkārši ir kā tāda atbildības sajūta par to, ka ir kaut kādas lietas, kuras tev jādara kaut kādā vienā veidā. Ja, un tad, ja tu to neizdari tādā veidā, tad tu jūties vainīgs. Bet Santa pieminēja to, tur tie paudžu konflikti parādās arī, ja, bet, ja, piemēram, atnāk pāris, kur pāris dzīvo pie viena partnera vecākiem viņu mājā, ja, kas tur notiek tad arī, ja, un kā tā sistēma tad tur un nelaiž, un cik tur spēcīgam jābūt tam pārim, lai viņš, jo tur ir vecāka noteikumi, ja. Es negribu nevienu apbēdināt, tad, ja kāds tā dara. Es domāju, ka ir labi vismaz attiecību sākuma posmā, varbūt pirmos gadus. Ir labi, jo tās pāri lomas tikai veidojās, atbildības sfēras veidojās, kad tas sadalījums veidojās.
Un es teiktu, man šķiet, ka ir, protams, labi piemēri, ja, kur izdodās tās robežas kaut kā noturēt, bet kopumā mans subjektīvais priekšstats, kas nav absolūta patiesība, ir tāds, ka ja pāris dzīvo jau no paša sākuma pie vecākiem, ka tas var un bieži vien nodara neatgriezenisku kaitējumu tām attiecībām. Tas ir mans subjektīvais redzējums. Bet ir arī labi piemēri. Jā, ir labi piemēri, bet salīdzinoši nesen es domāju par tādu vienu gadījumu, kur varētu domāt par to, ka jau no paša sākuma tie partneri dzīvo pie tiem vecākiem, un tad ir tā, ka neiemācās tās lomas. Jā. Un tad varētu dzīvot tajā gadījumā, ja tie stāvi ir nodalīti, ja ir 2 virtuves un 2 sanitārie mezgli, un vienā mājā dzīvo, ja, bet tā, kad, kad ir skaidri nodalīts tās, bet es domāju, ka šī tēma ir sarežģīta. Ja. Bet es vēl domāju, te būtu arī grāmatas sākumā ir par tām, vai kādas robežas mums ir ar vecākiem arī, jā? Vai es arī varu vecākiem izteikt savu viedokli, kādas lomas mums tur ir bijušas, un vai es varu tam tētim, mammai pateikt, hei, tā būs mana sieva, mans vīrs, un tie būs mūsu noteikumi, jā? Un kā viņi to pieņems arī, jā? Un kāds tas pieaugušais, šajā gadījumā vecāks, jā, pie kuras dzīvošu, kā pāris arī, jo varbūt man nav iespēja iegādāties dzīvokli, man ir jādzīvo pie tā vecāka. Ja. Ja jādzīvo, tad jādzīvo, ja, ko es varu pateikt. Es mēdzu teikt, ka, ja jūs nevarat pavisam mazu dzīvoklīt atļauties noīrēt kopā, tad varbūt jūs vēl neesat gatavi pāri attiecībām. Tad varbūt višķi tā kā kaut ko vēl tā. Bet es biju izrakstījusi no šīs grāmatas vienu citātu, kas man likās ļoti tāds iederīgs šajā visā par to, ka veselīga ģimenes sistēma rūpējas par individiem ģimenē. Savukārt neveselīga ģimenes sistēma upurē individu vai individus ar rūpēm par to savu sistēmu. Un man šķiet, ka te kaut kur arī tas parādās par to, ka nevis tai sistēmai ir jābūt kā galvenajai, bet ka mēs tomēr redzam tos cilvēkus aiz sistēmas. Un ka nevis kurš te galvenais, bet katrs ir savā ziņā galvenais. Šis tā labi skan. Es to grāmatu lasīju un sapratu vispār. Es biju teikt vienkārši to, ka Latvija ir kaut kādā ziņā unikāla vieta, jo varbūt arī ātrāk, ja. Bet 12. un 11. gadsimtā šeit satikās austrumi un rietumi. Un austrumu kultūrai ir raksturīgs, jeb austrumu kultūrām ir raksturīgs tas, ka indivīds nav svarīgs. Viņš tiek upurēts par labu kolektīvajam mēs. Savukārt rietumu kultūra, kas ir tagad, kur mēs piedaram, mēs esam tādā individuālismu laikmetā, ja, kur indivīda interesi ir augstāks par mēs, ja, un tas noved pie tādas sašķelšanās. Es negribu tādā filozofiskā līmenī runāt, neesmu tik advancēts, bet es vienkārši gribēju pateikt to, ka tie jautājumi par to dinamiku, kas rodās starp es un mēs, kas šajā grāmatā ir zem sadaļas pašdiferenciācija, kas ir Bovena termins, par to, ka ir labi, ka mēs kādā veidā mēs vienlaicīgi varam palikt attiecībās ar ģimeni un Junga termins individuācija, ka mēs atdalāmies un attīstam, spējam nošķirt savas domas, savas emocijas, un ka tas ir kaut kādā veidā vienlaicīgi. Ja. Jo tad, ja ir pārlieku liela individuācija, viņi var aizvest cilvēku pie vientulības, kas arī ir mūsdienu sabiedrības tāda realitāte, ja, ka cilvēks pārmērīgs akcents uz individualitāti noved pie tā, ka cilvēks beigās paliek viens, un viņš īsteno tagad, tu vari īstenot visu savus vēlmes, bet tu esi viens, jo tu neko neesi gatavs dot citiem. Un tā otra galējība ir tā, ka tagad, mēs tikai, lai visiem citiem ir labi, ja, un kā atrast to vidu, kas starp to akcentu uz mēs un akcentu uz es, un kaut kur tur vajadzētu satikties. Es nevaru pateikt, kur tad īsti ir tā pareizā pozīcija, bet ir labi, ka mēs apzināmies sevi kā atsevišķas personības,
spējam apzināties savu atbildību, spējam savas domas atpazīt, emocijas un, protams, spējam kaut kā diferencēt no ģimenes. Ja, kad tas nebūs labs piemērs, ja, bet kādreiz tā, kad gribētos, ka tā mūsu arī kopā būšana, tad, kad mēs esam kopā vai ģimenē, vai draudzība, vai kolēģi, kad tā ir tāda apzināta kopā būšana, kur balstās tāda savstarpēja cieņa, kur mēs atzīstam tās otru cilvēku personību, viņu robežas un šo personības cieņu. Ja, bet kādreiz tā kopība ir tāda, kur jums varētu nepatikt šis piemērs, bet es kādreiz salīdzinu, pelmeņi. Jūs esat ēduši pelmeņus, ja? Un kādreiz tā kopība ir tāda, ka tie pelmeņi salīp kopā. Ja, un tad, ja viņi salīp kopā, tad nav labi. Ja, un ja tādā veidā arī cilvēki salīp kopā un ka viņi pazaudē savas personības iezīmes un kļūst par kaut kādu kolektīvo mēs, tad nav labi. Bet, varbūt ir vēl kāds labāks piemērs par pelmeņiem. Rīsi. Jā, arī jā. Man šķiet, ka mums vajag atnākt pie tā temata atpakaļ, ko es te pierakstīju sākumā. Tad kā ir? Ir tur kāds kādam parādā? Jo tas parāds ir tomēr baiss vārds, vai ne? No cita viedokļa pateikšu. Pasaki. Tātad mēs kādreiz runājam par attiecībām kā par došanu, ņemšanu. Ja? Tātad mēs kaut ko dodam, mēs kaut ko saņemam. Un, ja es domātu par attiecībām, es teiktu, man personīgi patīk šis piemērs par tādu enerģijas apmaiņu, ka nevienmēr ir jābūt tā, ka tagad mēs skatāmies viens otram uz pirkstiem, tā 50-50. Ja, tagad, es nomainīju bērnam vienu pamperi, tagad tev arī jānomaina viens pampers. Ja, vai es tagad reiz uztaisīju kafiju, un tas ir populārs, 50-50, visu, bet visu nevar nomierīt. Ja, bet kopumā tā ideja ir tāda, es kaut ko dodu, un es kaut ko sagaidu. Ja. Sanāk tā, tas tāds egoistisks altruisms, tas laikam bija Selles termins. Ja. Kad es kaut ko daru, un es kaut ko sagaidu. Bet tā ideja ir tāda, es kaut ko daru, un caur to, ka es kaut ko dodu, tur ir tās manas gaidas. Bet ar to, ka es dodu, tur jau rodās tā atbildība. Ja, un tad ir tas, ka es dodu, bet es jau nedaru to tādēļ, lai cilvēki man pateiktos. Bet tādā pašā laikā, ja viņi to pieņem kā pašsaprotam, tad liekas, kā tā? Tā ir kaut kāda piepūle, es izdaru kaut kādu, bet tas cilvēks pieņem to. Un tur rodās tā atbildība. Kaut kur tā atbildība, varbūt tā atbildības ideja, kaut kur viņi tur rodās. Tur, kur ir tā došana un ņemšana, tur rodās arī šī ideja par to grāmatvedību. Ja? Es piedodiet, es varbūt pārāk banalizēju, ja tad es uztaisīju vakariņas. Es izsūcu grīdu un izvedu suni. Man liekas, ka tev vajadzētu taisīt tēju, piemēram. Ja, tad es nezinu, kaut kas tur, kaut kāda rēķina tur notiek. Ja. Es negribētu sacīt, ka obligāti tagad ir viņš ir parādā. Bet tajā gadījumā, ja ir tā sajūta, ka es daru vairāk nekā tas otrs, tad liekas, varbūt te neprādījās tā ideja, bet ir viens cits autors, viņš tur pieminēs tajā grāmatā, ja, kurš runā par šo iedzimto taisnīgumu, ja, kad mums katram ir šī ideja par taisnīgumu. Un mēs ēķinam līdzi, un tad kaut kādā brīdī, bet šitas nebija godīgi. Ja, tur parādās tā atbildības ideja. Kaut kur viņa varbūt nav skaidri noformulēta, bet viņa kaut kur rodās ar to došanu, ņemšanu. Jolanta. Man liekas, Sandra, šausmīgi sarežģīta. Es nespēju izsekot, bet es tev piekrītu, Sandra, bet es aizdomājos atkal par to parādu, ja mēs runājam no tādām sistēmām, vai es esmu parādā saviem vecākiem, vecāku sistēmai, vecvecāku sistēmai, vai es būšu tas ārsts, vai es, piepildīšu viņu gaidas, jā, tā, es vairāk tā skatos, bet ja mēs skatāmies tālāk arī tajās, tā attiecības sfērā arī, ja? Kādas attiecības, piemēram,
man nāk prātā tāds teiciens, ola visu tu nemāca. Ja? No paudzes paudzē klausīt, teiksim, tur tā hierarhijā, ja? Teiksim, tam tēvam, kurš ir bijis tur pašā augšā, ja? Kas iet uz paudzes. Un tagad tas jaunais džeks vairs vai jaunā meitene, viņa vairs negrib klausīt. Ko tad darīt? Ja? Kā tad ar to parādu? Es negribu būt tas ārsts, es negribu par to māju vairs rūpēties arī. Ja? Un tad man liekas, grāmatas sākumā tur ir par tām lomām un kā mēs runājam, tas vārdiņš individualizācija. Ja? Es vairāk teikšu, kā mēs ļaujam attīstīties tajā autonomijai arī. Ja? Es pats varu pieņemt lēmumus arī, ja? un kā tas vecāks, kā tā sistēma man ļauj tur tajā sistēmā būt arī. Ja? Vai man tur ir tā drošā vide. Ja? Jo man patīk arī tur tā autori, viņa saka tā, kādus bērnus mēs tā kā gribam redzēt. Ja? Parasti saka laimīgus, mēs gribam drošus. Tātad viņi droši var pieņemt lēmumus, viņi ir atbildīgi par sevi. Man liekas, ka kā tad ir ar to parādu, ja? Bet man šķiet, ka ir vēl viens tāds teiciens, kur mēs varam runāt par parādu. Tas ir, piemēram, ka man ir bērni, lai man būtu vecumdienās, kas pienes ūdens glāzi. Un tad ir šis jautājums, vai šis parāds ir leģitīms, vai tomēr vecākam pašam par sevi jāpadomā, kā tu ūdens glāzi dabūt. Es pirmā runāšu. Es teiktu tā atkal no tādu attiecību viedokļu. Tātad audzinot savus bērnus, ja, tātad es daru to, es domāju, ka daudz mammas ir arī beznosacījuma mīlestība arī, ja es esmu atbildīga par saviem bērniem. Un ja mana mamma, mans tētis man ir arī iedevis šo atbildību, es noteikti rūpēšos arī par saviem vecākiem. Nevis tāpēc, ka viņi man pieprasīs, ja, jo man liekas, te ir pieprasīt, ja, tātad pienest ūdens glāzi, bet es vienkārši gribu to darīt. Es gribu būt tur tajās tradīcijās, es gribu aizbraukt ciemos arī, ja. Man liekas, ka šeit tas būtu par to ūdens glāzi, ja. Jā, šeit ir cita variācija, kur cilvēks guļ uz nāves gultas un domā, dzert tā negribās, ja, bet to citai reizei. Jā, bet es gribēju teikt, domāju, kad par ideju, par to, ka es atzīstu to, ka, ja es tagad tā, es teiktu, skaidrs, ka es esmu parādā saviem vecākiem, jo viņi ir mīlējuši, audzinājuši, un es teiktu tā, dažādi to var vērtēt, ja. Kopumā es teiktu, pieredze ir pozitīva, ja. Un tad, protams, ir, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka labestība, viņa rada labestību. Mīlestība rada pretmīlestību, rūpes rada pretrūpes. Tad, ja vecāki ir mīlējuši, tad kaut kādā ziņā ir dabiski, ja. Bet kad mēs gribam to, mēs jūtam to atbildību. Bet es gribētu teikt, es domāju, presē tas arī kaut kur parādās. Jūs varbūt esat dzirdējuši tos gadījumus, ja, kur vecāki, kuri vai tēvs vai māte, kas par saviem bērniem nav rūpējušies, ja, vai minimāli piedalījušies bērnu dzīvēs, viņi iesūdz bērnus tiesā par to, ka viņi par viņiem nerūpējas. Tādi gadījumi ir mums Latvijā arī. Bet es gribēju pateikt vienu citu lietu, kad, ja mēs domājam par robežām, kas ir tāda interesanta tēma, es domāju, ka ir kādreiz tā sajūta, ka kaut kas nenotiek pareizi. Ja, un es teiktu, protams, skaidrs, ka es esmu parādā saviem vecākiem, bet tajā brīdī, ja mani vecāki sacītu, tu esi mums parādā, un tagad tev šis parāds ir jādod, tad es teiktu, ka kaut kas notiek nepareizi. Ja, un es domāju, tas arī ir tas, ko mēs kādreiz redzam arī attiecībās ar cilvēkiem, ka cilvēki dara kaut ko labu, un, protams, ka mums ir tendence to pieņemt kā pašsaprotamu, bet tajā brīdī, kad viņi ir izdarījuši kaut ko labu, un viņi saka, un tagad ir tavs brīdis pienākt, tajā brīdī, kad mēs par to labo darbu prasam samaksu, mēs iznīcinām visu to ideju. Ja. Un man patīk tā ideja par to, ka mēs nododam, kad ir šis tāds stafetes kociņš, ka mēs kā vecāki, mēs mīlam savus bērnus, mēs iedodam viņiem to, protams, kad mēs kaut ko kā vecāki sagaidām. Ja.
Bet tā ideja tāda, viņiem tas nav jādod mums, viņiem tas ir jādod tālāk. Ja? Un tā, man liekas, ir tāda pareizā secība. Šajā grāmatā bija arī, man šķiet, ka šajā grāmatā tas bija, nevis to, no kurienes citurienes atceros, tie vārdi upurēties un ziedot, ka tu ziedojies, un varbūt ir kaut kāda grūta situācija, kur tev ir tiešām jānoliek malā kaut kādas savas lietas un jārūpējas par kādu, kurš ir slims ģimenē, bet tu nevis upurējies, jo tad tu jūties, ka tev atņem, bet ka tu no brīva prāta ziedojies. Tā, pēdējais iespēja uzrakstīt jautājumus, es tūlīt prasīšu lapiņas. Es gribēju vēl pajautāt vienu lietu, teiksim, ja es tā kā jūtu, ka man ir šī loma uzlikta kaut kāda, un reizēm te arī bija tās lomas daudz, tādas citādākas, ka mēdz būt tur, šitā ir smukā māsa ģimenē, šitā ir gudrā māsa, šitas ir grēkāzis, šis tur ir joku Pēteris, un ja es esmu izaudzis līdz tam, ka es esmu sapratusi, ka es šo lomu negribu. Tad ko man darīt? Pierakstīties pie viena no jums, ja? Vai Vitas? Vispirms jau ir jāapzinās, kas tā ir par lomu. Kāpēc es viņu esmu uzņēmusies? Jo, ja es saku, es to lomu negribu, es noteikti skatītos arī, no kurienes man tā loma ir un kas vispār ko tas nozīmē. Ko es kā grēkās tur esmu darījis arī, ja, un vai arī glābējs ģimenē, kas nāk, ļoti daudz ir atkarīgajās ģimenēs, ja. Es negribu vairāk būt glābējs, līdzatkarība, ja, bet tā jau varbūt ir tā, iešana pie terapeita arī, ja, saprast savu sistēmu, ja, un tā ir tad man izvēle to lomu ņemt vai neņemt, bet kamēr es nesapratīšu, no kurienes viņi ir, manuprāt, ka būs sarežģīti. Es piekrītu Jolantai. Mums ir diezgan daudz jautājumi, un jautājumi ir diezgan gari. Šis ir īss. Sāksim ar to, kas ir īss. Tā, kā jūs raksturotu normālas ģimenes īpašības? Bet es tiešām iesaku izlasīt to grāmatu. Man patiešām, es saprotu, ka psihologiem nepatīk šādas te, bet man kā žurnālistam ļoti patīk, ka ir skaidri formulēts, ir arī dažreiz tādas receptītes, ja, kā vajag, kā nevajag darīt. Un tur tiešām bija, piemēram, par to, es jau minēju, man šķiet par to demokrātisko audzināšanas, autoritatīvo, vai tur bija, laikam, cits tas nosaukums, es teicu, ka tas bija tāds liberālais, bet vai robežām, un man šķiet, ka tur bija tā, ka tā izlase var atrast kaut ko, kas ir tā nosacīta normālā ģimene. Reklāmas pauze grāmatai tā bija. Lūdzu, normāla ģimene. Varētu vienkārši sacīt, ka normāla ģimene ir normāla ģimene. Kurā visi jūtas normāli. Tieši tā. Un normāli nav ne labi, ne slikti, bet kaut kur pa vidu. Jā, bet tas joks, bet es domāju, es teiktu, ka man liekas, ka kas man šķiet ir svarīga, tā kā es to priekš sevis formulētu, man šķiet, ka viena no svarīgākām lietām, ko ģimene var iedot bērniem, ģimenes locekļiem, ir šis prieks par kopā būšanu, prieks par to, un arī šī pieredze par to, ka kopā būt ir labi, un ka kopā ir būt interesanti, un, protams, kādreiz arī garlaicīgi, ja, bet tomēr, ka tas ir tādu plusu zīmi, un ka ir šis kopīgs aspekts, kas dod mums tādu piederības sajūtu, un arī tādu tā kā spēku, ģimene kā benzīna tanks, kurā mēs vienmēr varam atgriezties. Ja, un, protams, arī kā ģimene, kā vieta, kur katrs no tiem ģimenes locekļiem var sajusties piederīgs, novērtēts, pamanīts, sadzirdēts, ja, kas ir tāds ļoti labs, ļoti laba lieta priekš turpmākās dzīves. Ja, tas, ko Jolanta teica par to drošības sajūtu, ka mēs varam tādā drošos apstākļos, mīlošos, gādīgos kļūt par tiem cilvēkiem, par ko mums vajadzētu kļūt. Ja, jo, es domāju, tas, man liekas, ir tas, ko ģimene varētu. Šī varbūt nebija normāla ģimene, ko es pieminēju. Tā varbūt tāda laba ģimene varētu būt. Bet katram ir iespēja izvēlēties terminoloģiju.
Es teikšu, es piekrītu Sandim, bet es vēl piebildīšu arī, ko noteikti arī tajā visā ietvēr, cik svarīgi, ka mēs ģimenē varam droši izteikt savu viedokli, mainīties ar domām, nebaidīties, ka mēs tur tikšu kaut kā nosodīts, kritizēts, ka es tikšu uzklausīts, lai kādu muļķību reizēm es pateikšu arī. Man liekas, ka tā komunikācija savstarpējā ģimenē, ir cik ļoti, ļoti svarīga. Jā, tur bija arī vesela nodaļa par to, kas ir ļoti augsts latiņa. Bet es vēl gribēju piebilst to, ka, ziniet, ir pat tāds raidieraksts, kas saucas Normāla ģimene, kur intervē ģimenes, kuras ir, tur ir mamma, tētis, bērni, tad ir mamma bērni, tad ir mamma bērni vai tētis bērni. Ka šis arī ir kaut kas tāds, ka normāla ģimene mūsdienās jau īpaši vairs nav tikai šis te tradicionālais, ja tā var teikt, veids. Es domāju, šeit laikam nebūtu tā vieta, kur to apspriest. Es teiktu, drīzāk tas, par ko mēs runājam, ir par to attiecību kvalitāti. Kas būtu tie raksturojumi, kuri raksturotu tādu pozitīvu, konstruktīvu ģimenes struktūru. Jā. Ja es saku tā aizēju atpakaļ uz tām sistēmām, tad, kad pie manis atnāk pāris un mēs skatāmies tajās viņu sistēmās katrā, tad es saku tā, man liekas, es arī biju to minējis kaut kur, ka nav labas vai sliktas sistēmas, un te nav runa par ģimenes sistēmu, kas iedod to, un ka mēs kā pāris veidojam to savu sistēmu, kas mums ir pašiem pieņemama, un mēs sadarbojamies arī, un mēs nekritizējam to iepriekšējo, kas mums aiz muguras, bet tur tik daudz resursu parasti ir. Labi, lasam tālāk. Patiesībā nākamais jautājums ir drusciņ līdzīgs. Mani novērojumi liecina, ka latviešu ģimenes agrāk vai vēlāk saķildojas konflikts māsu, brāļu vai vecāku līmenī. Kā jūs raksturotu tipisku pēdiņās latviešu ģimeni? Un nedrīkst atbildēt, ka tādas nav. Es saprotu, ka tas, kas ir rakstījis šo jautājumu, ir cilvēks, kas pārstāv uzskata, ka ir viens pareizs viedoklis. Labi, tas bija joks. Es domāju par to, es nezinu, kas ir tāda tipiska latviešu ģimene. Man tā laikam būtu grūti pateikt, jo mēs tādā, tomēr tā Latvija tāds katls, kur tās tautības ir jaukušās. Ja, bet es gribēju pateikt vienu citu lietu, proti, ka agrāk vai vēlāk tās nesaprašanās, pārpratumi un konflikti rodās. Un es domāju, ka katrā konfliktā, jeb katrā strīdā ir šis potenciāls izaugsmei, jaunām prasmēm, kas cilvēkiem jāapgūst. Un tad, ja viņiem neizdodas to atrisināt, tad tas var kļūt arī par tādu destruktīvu. Ja, tas, ko es gribēju pateikt, kad tas ir normāli, ka cilvēkiem ir atšķirīgas domas un ka viņi mācās par šiem jautājumiem sarunāties. Es pat teiktu, ka viņiem jāiemācās sarunāties, bet kopumā es teiktu, ka es varu spriest tikai par savu tēvu vai mācu ģimeni, izcelsmes ģimenēm. Neko sliktu, protams, nedrīkst teikt, to es arī atzīstu. Es gribēju teikt, ka sarežģītas tās attiecības. Tas ir tas, ko es esmu redzējis bērnībā, kad ir sarežģīti. Un sarežģīti ir tādēļ, ka nerunā, nav skaidrs un kaut kādas lietas vienkārši par viņām netiek runāts, un tev kaut kā ir jāsaprot no pusvārda, ir kaut kādi neskaidri tie attiecību noteikumi. Ja, un tad ir kaut kāds tāds, vismaz tad, kad es biju sasniedzis pusauģu vecumu, bija tāds samērā liels apjukums, par to, kas tad ir tas atšķirības starp to verbālo un neverbālo vēstījumu, ka tā verbālā vēstījuma faktiski nebija. Tad, kad viņš bija tāds, šitā nedara, šitā nedrīkst darīt. Kāpēc? Vienkārši ka mēs to neapspriežam. Šitā lietas nedara. Bet kā dara, ka tu nedabū? Ja? Tā ir varbūt tāda mana refleksija par to vidi, no kuras es nāku. Ja? Bet tas nenozīmē to, ka ir daudz citas labas lietas, ja? Bet
attiecības ļoti sarežģītas, es teiktu, ļoti sarežģītas. Vienu varu pieminēt, ceru, ka jums patiks. Ja? Tad, vecā māte ir nomirusi, apglabāta. Viens aizbrauc no radinieka, pieņemsim, mans tēvs aizbrauc, un tā viņš tā skatās to kapu kopiņu, tā un saka, jā, tad, kad tā vecā māte bija dzīva, ja, tad, kad no viņas vajadzēja kaut ko, tad jau tā, ka visi zināja, kur viņu atrast. Bet tad, kad vajag atbraukt kapu kopiņu sakopt, tad neviens nebrauc. Ja, un tad, šie kapeņu stāstiņi, ik pa brīdi daudz to es dzirdējis, ja, tad, par to, cik daudz kur ir mīlējis, un to var noteikt pēc tā, cik bieži viņš brauc uz kapiem, vai viņš ir apkops, nav apkops. Tādā veidā tur šī lojalitātes tēma parādījās varbūt manā izcelsmes ģimenē. Un trakākais droši vien, ka šo teikumu dzird tas, kurš ir atbraucis tieši tajā brīdī blakus. Nē, viņš nedzird, es domāju, bet to dzirdu es, kurš ir paņemts līdzi. Jā, tas ir tieši tā, es domāju, ka to saka tam, kurš stāv blakus. Jā, bet es dzirdēju to arī dažādās citās, un arī man tas ir sacīts, ja, ka tur tagad no sērijas, ja tu mīlētu, ja tu tur cienītu, tad tev vajadzētu biežāk braukt. Un es domāju, šis ir kaut kas tāds, kas manai ģimenei vai dzimtei raksturīgs, nezinu, varbūt citās ģimenēs savādāk. Aizbraukt uz Alūksnes kapu svētkiem. Okay, labi. Paldies par uzaicinājumu. Tur uzreiz viss būs skaidrs par kapu kultūru. Vai tev ir kas piebilstams par tipisku latviešu ģimeni? To, ka ģimenēs strīdās, jā. Bet tā mēdz būt, un strīdas dažādi. Jā, es par tādiem normāli, bet aiz katra strīda noteikti ir kaut kāda vajadzība. Jā. Ja mēs skatāmies uz to strīdu pozitīvi, tad varbūt ir jāpaskatās, par ko tad jūs strīdaties. Varbūt tā tiešām ir kaut kāda vajadzība, ko es nepasaku, un tā kā jautājums par komunikāciju, kā es to pasaku. Varbūt es uztaisu to sprādzienu, jā, bet es varbūt gribu atdalīties no tās ģimenes. Es gribu dzīvot savu dzīvi. Un tad es reizēm lietoju, sevišķi ar pusauģiem strādājot, tādu teikumu, no labiem vecākiem grūti aiziet, ar viņiem jāsastrīdas. Jā. Un tas ir arī tā kā, jā, man ir vajadzība, un es to nemāku pateikt arī. Jā. Un ir tad atkal, vai tā sistēma, vai tā ģimene man uzklaus. Ja? Un tāpat pāros, pārstrīdi ir vajadzīgi, bet kāda ir tā vajadzība apakšā? Ja mēs pozitīvi paskatāmies, strīdēties vajag. Jā, aiz jebkura strīda ir vajadzība, jebkurā gadījumā. Jautājums, kādā veidā cilvēki runā par savām vajadzībām. Ja viņi runā apsūdzības formā, tad tas šo konfliktu padziļina. Grāmatā ir vesela nodaļa par komunikāciju. Jā. Lieliski nodaļa. Jā. Ejam tālāk. Kā izlīdzināt parāda sajūtu, aizvainojumu, kas robežojas ar naidu, kad bērnība ir būtībā pavadīta kā kalpa lomā, nesot vecāku atbildības, un tā ir palaista garām liela daļa savas dzīves? Es domāju, tas ir tāds sarežģīts jautājums. Es neko brīnumaini nepateikšu. Es domāju, šeit izklausās pēc tādas vairāku gadu individuālās terapijas, jo es domāju, naids tās ir iestāvējušās dusmas un aizvainojums. Tas ir kaut kas, kas kaut kādā veidā tas ir jādabū ārā. No tās dvēseles teikt, ka tā ir ļoti spēcīgas emocijas, viņām ir īpašība tāda, ka viņas ir toksiskas. Viņas to cilvēku smacē nost. Kaut kā viņas jāvēl ārā. Es domāju, tas bēdīgais tajā stāstā, ja tā drīkst, es teiktu, ka dusmas un aizvainojums, viņš mūs ieliek upura lomā. Un šī upura loma ļoti spēcīga, mēs nevaram no viņas tikt ārā. Mums vajag kaut kādu palīdzību no malas, lai mēs varētu kaut kā savādāk. Bet tādu brīnumu es nesolu, jo man liekas, ka šis ir žēl, ka tā pieredze ir šāda. Un es domāju, ka ir cilvēkam ir šāda pieredze,
kur faktiski tā tie cilvēki jūtās izmantot, tajā brīdī, kāpēc kādreiz saka cilvēkiem, kad cik svarīgi, ka bērni apmeklē pulciņus un tā tālāk, un ka viņi saprot, ko viņi vēlās, ko viņi nevēlās, viņiem patīk, kas ne. Tātad faktiski tas arī ir kaut kādā ziņā, tu gatavojies tai nākotnē, tu attīsti savus talantus, un ir ļoti žēl dzirdēt, ka tā vietā, lai cilvēks varētu attīstīt to, ko viņš ir gribējis, ka viņam nav bijusi šāda iespēja. Protams, ir prasmes un iemaņas, kuras varbūt tas cilvēks nenovērtē, kuras arī ir nākušas ar šo negatīvo pieredzi. Ja, bet tā sliktā lieta ir tā, ka tas cilvēks ir bijis dzīvojis emocionālā pārslodzē. Tā ir tā problēma, kas rodās tad, kad tā atbildība tiek uzlikt lielāka nekā tam vecumam būtu atbilstoša. Es domāju, ka pietiks, bet arī grāmatā tur ir par to distancēšanos, kad reizē mēs distancējamies, un kā tad, bet tās emocijas jau visu laiku ir arī gan tam, kurš ir aizvainots, gan tam aizvainotam arī, ja, un kā tad tuvoties arī, jo tās emocionālais fons jau paliek. Es jau varu tā kā kaut kur ielikt tajā atvilgnītē un par to nedomāt, ja, bet tas nav iespējams, ja. Viņš ik pa laikam tur tā atvilgni jāveidinās, un tad ir grūti. Ja tētis bija miris un ģimenē palika mamma, meita un dēls. Starp bērniem 10 gadu starpība un dēls ir vecāks. Mamma vairāk uzmanības pievērsa dēlam, bet dēls bija pacēlis roku pret mammu. Meita redzēja, kā mammai dara pāri. Viņai tā kā asinis, mamma gandrīz tiek nosista, kā meitai šim bērnam tikt vaļā no šīm atmiņām, ka ģimenē nav droši. Iet terapijā. Bet ir ļoti daudz šīs te vardarbīgās lietas, ko terapijās ienes tieši par ko tas ir kādreiz varbūt noslēpums kaut kāds bijis, par to nav runāts arī, ja, un tieši tā kā atnākot, es jūtos slikti un kaut kādā brīdī par to jāsāk runāt. Jā, es domāju, ka šādi notikumi viņi atstāja. Viņi kaut kādā veidā iespiežās mūsu atmiņā, uztverē, psihē. Un tad, kad viņi ir atstājuši to nospiedumu, tur būtu labi lietot vārdu trauma. To nevar, te būtu jābūt kādiem gudrākiem, vai traumu var izārstēt. Ja? Es domāju, bet viņi, protams, var apārstēt tādā nozīmē, lai mēs varam mazināt šī traumatisma sekas. Ja, lai tas netraucē mums. Bet pie traumas, kas ir varbūt ko diez vai var dabūt prom. Ja. Pie traumas parādās tāda lieta, ko sauc par flashbackiem, kas ir šie pārdzīvojumi, viņi ir tik dziļi un tik traumatiski, ka mūsu prāts, viņš nevar nokontrolēt, kurā brīdī šie notikumi var uzaust mūsu tādā. Jā, bet es domāju, šī ir viena no tādām, es teiktu, ļoti ir žēl dzirdēt, ka cilvēkiem ir šāda veida pieredze. Jā, jā. Man radās viens tāds papildus jautājums, vai es nezinu, ideja par to, vārdarbība, teiksim, šajā gadījumā tas ir bijis brālis, bet citreiz tas mēdz būt arī tēvs, māte vai, nezinu, vecstāvs. Un pieaugušā vecumā cilvēki mēdz justies tā, ka viņi nedrīkst pārtraukt attiecības ar šo cilvēku, kurš ir bijis īstenībā ļauns pret viņiem. Kā jūs raugaties uz to, par tādu attiecību pārtraukšanu? Te jau arī varētu būt tas mantojums, nedrīkst šķirties. Jā, tātad attiecības kā ar šo brāli. Man tā kā radās tā sistēmiskais skatītos arī, ja? Kāpēc tas dēls ir vardarbīgs, viņš ir zaudējis tēvu, kas tur ar to vīrieti jauno ir noticies arī, ja? Dusmas par to, ka viņš ir zaudējis tēvu. Tā būtu viņa skatījums arī, ja? Bet, jā.
Par attiecību pārtraukšanu es domāju, ka kopumā tā ideja, teiks, atsaukšos grāmatu, mēs reklamējam grāmatu. Ideja par to, ka kopumā es teiktu, tā ideja ir skaidra par to, ka mēs jau no sevis nevaram aizbēgt. Ja, ja attiecības ir destruktīvas, un mēs šajās attiecībās neko negūstam, iespējams, ka kaut kādos gadījumos tā ir saprātīga stratēģija šīs attiecības pārtraukt, jeb neuzturēt, jeb aiziet tādā pasīvā lomā. Ja, tanī pašā laikā ir jautājums, ka nekas, tātad, piemēram, pieņemsim, tagad ir tēvam vai dēlam vai mātei un meitai vai kādiem citiem radiem ir šis attiecību pārāvums. Ja, 5 gadus, 10 gadus, 20 gadus. Cilvēka iekšējā izjūtā nekas nemainās. Tātad tu vienkārši, kad tu saproti to, ka caur šiem cilvēkiem nāk negatīva ietekme, es ierobežoju šo ietekmi, bet tāds, kāds es biju pirms 5 gadiem, tāds es pirms 10 gadiem. Pati tā trauma, viņa no sevis neārstējās. Ja, es domāju, tas, ko gribētos, un es domāju, tas ir varbūt tāds citā vietā autori to piemin, bet vairāk tas bija par ģimeni, par pārattiecībām, man liekas ļoti svarīgi, visiem ģimenes locekļiem, vai kā tur būtu, ka mēs apzināmies, ka tās attiecības, tas ir tāds kopīgs veikums, ja, un ja cilvēki ir gatavi sadarboties, un es domāju, ka redziet, vēl viena lieta, kur ģimenes terapija varētu, viņi varbūt reti tā izmanto, bet varētu, ja. Proti, ne tikai, kur ir vecāki, kuriem ir problēmas ar bērniem dažādas, ja, bet arī tātad pieauguši cilvēki, kuriem ir sarežģītas attiecības ar vecākiem vai radiem, un kur šie radi ir gatavi iesaistīties tajā sarunā. Ja. Bet šai sarunai, lai viņi būtu konstruktīvi, ir vajadzīgs kāds cilvēks, kāds sarunu vedējs, jeb terapeits, ja, kurš var to kaut kā. Bet tad, ja ir šī gatavība no abām pusēm pakāpties kādu solītu uz priekšu, tad ir iespēja, ja, kaut ko uzlabot. Bet kopumā es domāju, ka ir labi, ka, es teiktu, atkarībā no situācijas, tā varētu būt laba stratēģija, tātad, ka mēs sakam, šis cilvēks man negatīvi iespaido, katru reizi, kad es viņu satieku, viņš man tur tagad stāst, ko man vajag darīt. Man patīk tāds teiciens, nesaki, ko man vajag darīt, un es neteikšu, kur tev vajag iet. Kāpēc ģimenes sistēmā ienāk nedzimuši bērni zaudētas grūtniecības? Tāpēc, kad ir tādas. Un es domāju, ka Līnā noteikti mani kolēģi un pateicoties Vitai, mēs aicinām runāt par to, apzināties to, jo ja tas bērniņš ir aizgājis, nedzimis vai zaudējums ir, tas ietekmē visu sistēmu. Jo tas vecāks arī, un arī interesanta sistēma arī, kad zīmē to ģimenes sistēmu, ir kaut kāda tāda sajūta, teiksim, tur nomir bērniņš arī, vecmāmiņai, vectētiņai, un kā tā vecmāmiņa, vectētiņš, tātad kāpēc viņi izšķīrās, kāpēc tur alkohols parādās, un šobrīd man liekas, tas ir ļoti pozitīvi, ka mēs Latvijā, vismaz Līnā, mēs runājam par šiem zaudējumiem. Bet, ja mēs paskatāmies, kādreiz, tātad vispār, bērniņi mira arī, un par to nerunāja. Es domāju, ka par to runāja, bet vienkārši stāsts par to, ka es domāju, ka bērnu mirstība ir krasi samazinājusies 20. gadsimta sākumā. Es domāju, arī pateicoties dažādu veidu vakcinācijām. Protams, arī medicīnas attīstība, jo es domāju, līdz tam jūs jau zināt, kā pirms vairākiem gadsimtiem vienkārši tas skan briesmīgi, varbūt priekš mūsdienu cilvēki, kad ģimenēs varbūt arī cilvēki nebija tik labi informēti par izsargāšanos, bet bija tā, ka bija dzima daudz bērni un daudz no viņiem ir bērnībā. Bet es gribēju teikt, ka mums nav atbildes, tīri cilvēciski teikt, ka mums nav atbildes, kāpēc šādas lietas notiek.
Un es nezinu, vai tas būtu pareizi, tā kā nonāk pie tāda skaidrojuma, nu jums tur ģimenē tur kaut kas, un tāpēc šis, man liekas, kaut kā būtu baigi nežēlīgi, vienkārši mēs nevaram, mums nav šāda veida informācijas, ja mēs nevaram atbildēt uz jautājumu, kāpēc. Mums vienkārši tā ir daļa no mūsu realitātes, ja, kad tādas lietas notiek. Ja, mēs gribētu zināt, kāpēc, bet es domāju, atkal, kas nebūtu labi, kas ir būtiski pie sērošanas, ja, kad tie ļoti sarežģīti temati, es domāju, priekš ģimenes, priekš pāri attiecībām, kur cilvēkiem jāsēro. Un es domāju, un tad, ja cilvēki šito jautājumu neatrisina kopā, tad bieži vien viņi šķirās, jo viņi vaino viens otru. Ja, tā ka tie ir ļoti sarežģīti temati. Kādas ir galvenās pazīmes, kas liecina, ka cilvēks nav psiholoģiski atdalījies no vecākiem? Es parasti saku, sistēma viņu tur. Jā, es nezinu, vai tā drīkst teikt. Es domāju, tur grāmatas autori, viņi bija ļoti, ļoti iecietīga šajā jautājumā. Es teiktu, labi, es tā ļoti vispārīgi varētu pateikt. Viens no jautājumiem, protams, ir par šo dzīves vietu, vai cilvēks. Es domāju, ka ir cilvēki, kuri turpina dzīvot pie vecākiem, un tas ir finansiāli apsvērumu dēļ. Ja, un es domāju, protams, vienmēr var atrast iemeslus, bet es teiktu, ka tā varētu būt viena no pazīmēm, ka cilvēks turpina dzīvot pie saviem vecākiem, tad, kad viņam ir 30, 40 un vairāk gadi. Un tad saprot, ka tā iespējams, tad viņš arī tur dzīvos. Tā. Bet šis ir tikai par telpu, par to kaut kādu kopīgu dzīves telpu. Un kādreiz ir tā, es domāju, šis arī sarežģīts jautājums, jo kādreiz cilvēks saprot, ka viņam vajadzētu dzīvot savu dzīvi un kaut ko iet uz priekšu. Un tad kādreiz tā, ka tas cilvēks, viņš izdara to lēmumu, bet emocionāli viņš tam nav gatavs un viņš mocās. Un tad, kad viņš ir gan nomocies, viņš nāk atpakaļ. Un tad drīzāk varētu teikt tā, ka arī, lai mēs varētu pieņemt tos, ir labi, ka mēs pieņemam labus, pareizus lēmumus, ja, bet nevienmēr mēs esam gatavi šiem lēmumiem. Tad kādā veidā mēs varam izaugt līdz tiem lēmumiem, lai mēs varētu viņus pieņemt. Un tad, protams, domāju, arī grāmatas autori arī tur bija ļoti tāda iecietīga, jā, par to, ka, piemēram, cilvēki sazvanās, piemēram, reizi dienā. Ir cilvēki, kas sazvanās, piemēram, bērni sazvanās ar vecākiem, vismaz reizi. Es nerunāju, tad ir vecāki, ja? Ja, bet, teiksim, vai vairākas reizes dienā, un tad liekas, es priekš sevis teiktu, nesaku jums, reizi nedēļā ir ok. Ja, 3 vai 5 reizes vienā dienā, liekas, nav ok. Ja, bet tas ir vairāk tāds, un es teiktu, ir labi, ka mēs satiekamies. Ja, bet es par to, ko es biju pateikt, ka kādreiz vainas apziņu, mēs izmantojam vainas apziņu, lai motivētu. Ja. Kas gribētos tā, kad man bērni izauguši, gribētos tā, kad viņi grib pie manis atbraukt, lai man nebūtu jāzvan, jāsaka, kaut kā sen jūs neesat pie manis bijuši. Un tad viņi jā, es gribētu tā ideālā, gribētos attiecības, kuras nebalstās uz vainas apziņu, ja, kuras balstās tādu. Ja. Bet tad, ja nav tā gribēšana, jo tā gribēšana, viņa tad, ja tās attiecības ir pozitīvas un savstarpēji bagātinošas, bet tad, ja viņas nav bagātinošas, vai tas negatīvais tur ir samērā spēcīgi tā komponenta, tad vajag citas sviras, ja, un tad vajag kaut kā tā, jā. Man jau laikam būs jānomirst nabagmājā.
Es atvainojos, šis ir arī dzirdēts. Šis ir no manas bērnības, ja, teiciens. Iespējams, es nevienu reizi neesmu lietojis šo izteikumu. Ja, šis teikt, melnais piārs ir. Es arī, Sants runāja šādi, bet es iedomājos arī par šo situāciju, kad es ziedojos, jā, tātad, teiksim, vecāki izšķīrušies arī, es neiešu prom no mammas, jo viņi slikti jūtās arī, es par vīrieti šobrīd, par dēlu runā, un man par viņu jārūpējās, jā, un tad tā mamma nelaiž prom, viņa negrib, lai es tur izveidoju attiecības neapzināti, jā, un te arī cik svarīgi saprast arī, kāpēc es dzīvoju pie tās mammas arī, jā, un tāpat arī, ja ir kāda slimība, ja bijusi, un es tagad rūpējos, un es neveidoju savu to dzīvi arī pats, jā, un ir tāda ziedošanās, un tad tur, tas arī nelaiž prom. Man tāda mantra, tas indiešu vārds, par to, kad man patīk šī doma, es viņu ik pa brīdim reklamēju, ka katram ir jādzīvo sava dzīve. Jā, man šī doma ļoti patīk, un es priecājos par to, ka man ir iespēja dzīvot savu dzīvi, kā man sanāk, tā sanāk, kādreiz labāk, kādreiz sliktāk, bet gribētos, es domāju, kad tā es arī domāju par bērniem un gribētos domāt arī par visiem citiem cilvēkiem, ka viņi katrs var dzīvot savu dzīvi. Ja, un ka viņi var pieņemt savus lēmumus, un tad, ja kaut kas man tur ir vai nav sanācis, tad no ko es varu vainot? Nevajadzētu sacīt, tagad citi vainīgi pie tā, ka es pieņemu kaut kādus lēmumus. Tā, vienkārši es redzu vērtību tajā, ka mēs varam dzīvot savu dzīvi, bet ir svarīgi, protams, ka tad, kad pienāk tas brīdis, ka mēs varam, mēs, protams, esam ļoti atšķirīgās pozīcijās, jo tātad ir svarīgi, ka tā ģimene, ka mēs saņem to atbalstu, ka viņi mūs gatavo patstāvīgai dzīvei. Tas ir audzināšanas mērķis, sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei. Izvēlēties dzīvot pašai arī savu dzīvi. Tas ir tas pats arī. Tā, tad es saku paldies. Paldies runātājiem, paldies klausītājiem. Es ātri gribu izstāstīt vienu joku, ko es atcerējos, lai jūs aiziet mājās ar kaut ko smieklīgu. Par lojalitāti. Var sakot, sieva, vīrs, taisa vakariņas, cep vistas filēju. Sieva nogriež vistas filējai to šaurāko galiņu, nogriež cep atsevišķi. Vīrs saka, kāpēc tu tā dari? Viņa saka, es nezinu, man mamma šitā cepa, vecmāmiņa šitā cepa, baigi labi, viss sanāk, ļoti labi, ko tu vispār prasi, taču garšīgi, vai ne? Un tas vīrs tāds nepadodās, bet kāpēc? Viņš saka, zini, es piezvanīšu tavai mammai, paprasīšu. Viņš piezvan tai mammai, un tā mamma saka, zini, tie bija tādi trūcīgi laiki, mums bija tāda viena panna, maziņa, negāja iekšā tā vistas filē, un tad mēs griezām to galiņu nost. Un patiesībā tagad jau viņiem ir tāda liela tā panna, un varētu ielikt veselu. Bet lojalitāte liek to filēju joprojām griezt nost. Lūdzu, pasmējieties, ja? Es ļoti centos. Paldies! Visu labu! Atā!